1. marts. Es te tādu lampu pasnātāju. Nu, te uztaisīju priekš lampas 6P, 15P. Es uztaisīju pēc šitādas schēmas kaut kā tā, mēram. Šeit palaidu no ģeneratora. Viss strādāja. Tad es domāju, ka jāuztais autoģenerators. Uz mazākā sēmiņa, tad kompaktāks sēmiņu uztaisīt, jā. Liek man te ir, oi, 400 kHz. Man vienkārši es domāju, ka, nekas 400, viņš tādā režīmā man strādā. Oi, viņš mazāk. Okay. Lai redzētu, kā viņš tur dzitā. 1,4 kHz vispār. 1,36 kHz. Jocīgā kaut kāda rezonances frekvence. 41. Tā lampa aizgāja, ka tādā frekvencē aizgāja. Jocīgā. Man viņš strādā. Liek tas pulīt. Te. Bet uz vienu vārdu tas nestrādā. Tāda schēmiņa tāda ir. Un te viņam vienkārši strādā. Tas ir vecā 5-voltīga barokla, bet viņš ir kvaldīgs tieši pie trafu pielicis klāt. Un viņš tāda šādā schēmā. Šitā schēma man nestrādā. Es pie šitā trafika, te bija viens cienums, es liku 2 cienums. Tur ir otrā pusē man kā 14 vījumi un tas 2 vījums uztaisīt te. Un signāls kļūst šitāds. Stabilāk. Redziet. Es tev pazinu, ka viņš tā bija tāda normāls. Viņš normāli. Domāju, ka tur ir. Es gribēju domāt, ka man uz tā šito, kas ir 50 volti, kur tas ir vienkārši te, tas rezistoriņš pamās. Man te ir 40 kilo, kaut kāds 30, kaut kādu kilometru, 47 man kāds kilo. Es reiķinu, ka 30 kilo jātaisa, bet, šis ir silvertrons 150 voltīgais. Tas, lai šitā otrā tikliņa vienkārši ir 150 volti nāk. Un tāda fiška. Šitas ir 100 kilo tiekšā. Šeit ir šitas rezistors 220 ohm. 220 ohm. Un es domāju, ka tur ir tā, ka košs. Te ir izējus, te ir 57, 58 tinumi, un nāk ārā 3 vījumi. Kaž 3 vījumi te vienkārši paralēli salikt, lai pārklājās viss trafs, vienkārši tā uztaisīja. 57, 3, tas ir pat 20, piemēram, tā. Es vispār jau tikai es pilku rezistoru pieliku. Pilku schēmu uzzīmēju. Te ir tā schēma. Un vispār rezistoru otrā kondensatora. Te ir vienkārši šis baroklīts mazais, jā. Tur ir 4 mikrofarāti. Pieslēgts kvaldīgs ir patiešot pie trafa bez diodēm. Augstfrekvences, jā. Te ir kaut kā 220 ohm, 10 mAh. Un te kā 3 mAh, bet, laikam, pa maz. Ja būs vairāk jātaisa, vairāk jāliek. Pa maz, tas kvaldīgs vairāk vajag. Vajadzēs kaut kādu, varbūt 150 ohm, 150 ohm, te bija kitums 2,8 volti kaut kur, jā, un kaut 25 mAh. Tādā veidā, varbūt tāpēc tas ir normāls, sinus būs normāls.
Ka viņš man tur te iekšā, pagad tu pietuvinās. Es regulēšu to rezistoriņu. Redzēt, ka viņi regulējās. Kustās, viņš var redzēt. Un te arī regulējās. Frekvents mainās. Un visādi tam līdzīgs. Tur rezistoriņi te maina. Un tādā veidā. Principā es tā domāju, ka vēl šis rezistors jāsamazina vismaz 30 vai 25 kg, ja divreiz mazāks, vēl tās pats jāpieliek 25 kg vai 20 kg. Lai šis, lai te 150 volt veidojās. Varbūt tad dažreiz tas sūdiņš, kas tur augšā, tas pazudīs.